Tā, nu, te mēs apmeklējām Daugavgrīvas cietoksni. Viņš atrodas pie Daugavas, kur ietek jūrā. Un te tāda skaista zvaigznīte. Pusstundu prasīja. Paskaties, kāds smuks parāds tūps cilvēku. Tas tūps, jā? Nu, laikam. Laikam tūps, jā. Man jāievāc herbārijas. Smuks, vajag pielieties, tad mums tev būs šitā. Pagad, man vajag foto herbāriju. Nu, labi. Te cilvēki dzīvo un tusē. Domājies, cik gadus tu te dzīvo? Nu, tajā Rīgā. Es kādreiz to gribēju teikt, jā. Pirmo reizi dzīvē, Pirmo reizi 50 cikos. Mēs te esam bijuši vismaz reizes 5 piebraukuši, un viņš vienmēr ir bijis ciets, šis cietoksnis. Viņi ir uzbūvējuši Zviedri kaut kādus 300 gadus atpakaļ. Bet tagad ir kaut kāds cits patiesais labuma guvējs, kurš nelaiž te iekšā nevienu. Nu, apstīsimies īstenībā. Tiešām sena būve. No augšpus izstāst tādu diezgan nopietnu. Paskaties, kā turās kopā tie vispār tas viss. Mūs, jā. Redz, kā tās kolonas, kā bišķiņi atdalīja. Jā, jā. Tas no kolonām. Kurš tas bija? 1600 gads? Aha, 17. gadsimts, jā. Aha. Kāpjums? Nē, drupaņi, ķieģeņi. Nu tā. Pa labi vai pa kreisi? Pasties, te uzreiz ir telpas. Jā, vai? Tu varēja normāls sūnīt Jā, reku te ir kaut kas pat uzrakstīts. Pavērsts, ne? Normāli. Kas saglabājies Daugavgrīvas cietoksnī no 17. līdz 19. gadsimta? No, šeit Zviedri. Labšana paši izlasiet. Jā, stopkādus jānospiež vālis. Nu, sakiet, sajūtām vēs īstenībā, bet es pieļauju domu, ka ja te kurināja, pasties, pat ir bijušas sienas apgleznītas. Nu, es domāju, ka te ir katrā laikā kaut kāds... Kad te bija armija, noteikti viss bija izpederēts un izlaizīts. Zinot, kā vispār ir armijā, tur nepārtraukta tīrība un kārtība. Īstenībā. Jocīgi, jā, ka... Kurtiņās, kurš te? Nu, tur jau zem augšā. Nu jā, tur nevajadzēja to novērst. Nu jā, tagad visu pametīs un novērsīs, vai ne? Kas tad par to maksās? Zviedri jau negribēs maksāt par to. Kaut kāda taka iet augšā. Tur daudz būs tāds takas. Ekum tur ruģēts, redz, ir kaut kāds tā kā ceļš. Redz, tur tas ir līkumi. Nu, viņš Jā. negāja tā taisni, bet Jā. Eku Zviedri mums atstājuši samakats no 16. gadsimta, kurē vajag te, ne? Nu, jā. Atradīsim kādu samakātu īpašnieku. Redz, te augšā arī ir.
Tu pilns ar bērniem. Jā. Nokļūts pagriebs. Tais suns. Man te ir tīrs viss, ne? Kaut spoguļi. Es domāju, ka tur mēs tiksim. Vienkārši apiesim. Blakus ar kaut kādu dēļu. Jā, mēs varēsim iziet. Interesanti, ka tie šitie jocīgie caurumi sienās tādi, nu, tā kā lodziņš, bet tādā ļoti īpatnējā augstumā. Un šitas te, viņi vienādi uz abām pusēm, tur arī bija tāds pats. Mēs tur varam iet un iziet. Kā tu domā, ko dod? Kāpēc šitāds jocīgs caurums? Mēs sapratīsim vienkārši. Te ir reļa vienkārši, kas iet. Un tā kā Nē, kaut kāds vai nesaprotams. Aha, tur varbūt varēja ielikt iekšā pa to caurumu šeit. Tu redzēji, tur bija no augšpus tāds coķis, kad varēja notaist cilvēks pilnā augumā. Tipu uz augstu netiec, bet... Tur ir tas caurums ar to koku grīdu. Šeit ir bijuši radiatori spriežoties. Tie māķi. Tas tā kā loks, nevis tā kā, Nu jā. tā kā savienot. Bet šito es nesaprotu. Kas tas ir tāds jocīgs, ne? Mēs iesim atkal pa to eju. Jā. Bet no abās pusēs kaut kāds, kaut kādās vietās, kur bija kaut kāds šaušanas padarīšanas, tad tādas lūgas bija kaut kādām speciālām munīcijas padošanas. Reku, redzi? Pasties, tev ir... Es domāju, ka tur no augšas. Varbūt viņš tik izmantos kā ventilāciju, bet man liekas, ka tur no turienes varētu ielīst iekšā arī nolaisties. Teorētiski varbūt arī ārā var izlīst. Tur kaut kāds kāpums bija. Nē. Tur baigi šāžas, tur kāpējiem jābūt. Paskaties vienkārši te caurumā. Jā, nopsties uz augšu, jā. Un tie iekšā un palūdz uz augšu, to varētu tur izlīst. Jā, tā švaki. Ne? Bet nolaisties lejā varētu, ne? Ka tev tiešām, ja tev būtu jāmūks no kāda. Mēs varam uzkāpt augšā, pamēģināt. Pamēģināt, tev ir pirmūji? Nē. Tur mēs nācām iekšā. Orientieris Jolanta izpaužās. Man liekas, ka šeit ir tas caurums, pa kuru. Jā. Viņš ir pietiekami plats. Kā es tur izskatos? Es kāpu iekšā.
Pamēģināsim. Es tur ielīdīšu vai ne? Izstāst, ka var. Nu, bišķiņā, tu jau kā kāpējs varētu arī tā. Bet vienīgais, es nesaprotu to loģiku. Ja tu tur ielien iekšā un tev kaut kāds pretinieks, viņš jau tur ir kaut ko degoši iemest iekšā un tev izkūpināt ārā. Ar kūpināšanas metodu. Es tā kā tādu ventilāciju, bet ja ienaidnieks jau ir ārpusē, tad diezko labi tur iekšā nevar justies vairs, ne? Ai, nu droši vien, ka tā ir ventilācija, viņa tomēr ir vajadzīga. Nu jā. Es tik domāju par ienaidnieku, ja viņš te nonācis, tad tevi čau. Vēl jau īstenībā par to caurumu, kad tu pamanīji, pa viņu ir ūdens tā iekšā. Viņam jau pat jumtiņi, ne? Varbūt, ka senos laikos varbūt bija kaut kāds jumtiņš. Nav jau tā, viņi uztaisīs tūs caurumu. Nu labi, bet šeit kaut kā jau arī bija jācīnās arī šeit. Viens pretinieks tur lien. Nu, tas droši vien tikai vēl caurums, kuriem šauciņiem ir tā, ne? Ai, cik skaisti tās šauciņas. Kā tā var būt? Nu, tik redz kādi. Sākās postītājs jālāties. Apkalsis tauts mieta priek. Ui, tas tā viss sākās. Tā ir normāls grīds, bet vai ne? Šitas viss izstās pēc padomu laikiem. Šitie koki tādi diezgan svaigi nosacīti. Bet no otras puses kā, ja padomu laikos, diez vai, tad pārāk izpostīts liekas, tas apmetums. Nevar saprast īsti. Vienkārši visu paliek, tur pieskari. Arī padomu laikos, jā? Es nezinu, vai padomu, bet jā, interesanti, ka pēdējo reizi kāds kaut ko darīja. Tagad tad tačnēs pieskari paliek. Neredz kaut kādu tīļu aizmūrēts kaut kas. Tad aizmūrēts durvis uz to telpu, pret to caurums, tur iebāzt tomēr. Tur tuši. Te ir durvis bijušas. Wow! Šitas ir īstenībā šitā ir eja. Zini, tur ir tālāk. Kāds caurējuši augsts ritīgi. Aha. Kur Elijas ielas stilā būvētas durvis uz tādu ķīlīt. Kā īstenībā vienmēr visur būvētās durvis. Viestālpa. Reku tas gaitens aiziet, redzi? Jā. Viņš tur aizgāja. Kur bija aizmūrēts. Tāds pats kā tur kaut kāds. Tā kā līdz slepenā eja. Tur īstenībā ir šitās baigas caurējums tiešām. Ir jau visāds droši vien tās ir paredzēts, lai uzbrukuma gadījumā visādas iespējamās atkāpšanās. Ir kaut kāds zirgu remontēšana. Droši vien, ka mašīnas arī tajos laikos bija. Jā. Ir kaut kādi ķieģeļi izlaupītāji. Apšanas nedrīkstēja iet, brūk. Nice view, yeah? Where are you from? England. England. Okay. You specially find this place? No, I find it on Google Maps. Okay. Kuram tu vēl? Man tie sīps, lai aiziet. Nerādīsim.
Eko, viņš izgāja ārā tikko pa tām daļām. Baigi paredzējuši uztaisījuši skursteni. Kas ir? Ar ko viņš runā? Es saprotu, ka viņš pa šajiem tālāk ir uzkāpts. Es neesmu pārliecināts, kas to grib darīt. Un tur, man liekas, ka nav teikt droši. Nē, nevajag kāpt. You climb here? This is from up there. So maybe don't. You will take it with you? Huh? You will take this stone with you? Yes. It will be my headstone. Nu, nevajag. Es laikam neesmu gatavs. It's quite easy, but then coming down is. Ah, I see. Yeah, climbing down looks a little bit scary. Yeah. I think it's enough to be here. Nu, jā. Nu, tā ir, jā, tā ir. Laikam, jā, kaut kāds galva. Es klausījos kaut kādus, psihologus un par, to karu un izvarošanas tēmu. Tur kāds tur bija. Man kameras liekt ārā vai atstāt ieslēgt? Dirses. Kad ķipa, tev nav nekāda, tā kā sakara ar kaut kādu seksuālu tiekmi, kad tu aizbrauc kaut kur, kaut ko iekaro un viss izdraud. Tā kā atriebīgi, jā, kaut pretiniekam, jā. Jā, tāda dominēšana un varas demonstrēšana. Jā, droši vien, jā. Mēs ar Jolantu tagad esam, kur ilkā. Pīpā. Karēji nāca un pīpēja. Pīpauze oficiāli. Начальник пожарной службы, начальник инженерной службы, начальник медслужбы, начальник финслужбы, начальник ШИ, начальник объекта, дежурный по КПП, Jolanta Bura. Jā, pēc kontrolas. Tā ir šitas kaut kāds bombu komplekts, mēkaņām kaut kāds 3 durvis, baigas bunkurs. Es tās, kur slēpties. Tas galvenais tas, ko gribētu atvērt un teiksmējies.
Toma. Tā. Sveicieni no Latvijas. Smuka vieta, smuka diena. 2025. gads. 17. maijs. Mēs esam pie Lielupas ietekas Baltijas jūrā. Nē, līdz. Bārdam ekspulģēt cido tomātus. Nopirkām 10. Mēģināsim uzcelt, lai pārbaudīt, vai kaut kas no tā visa degs. Ko nesnēju, šitie visu laikās tāds savs. Bet arī degs, ko tas ir šitie. Tas to zina. Tā, nu mēs te cepam desas. Jautājums, kur ir desa? Desa nav. Vajag no sākuma uguni. Jā? Tev uguns ir, te jau desa arī būs. Kamēr es meklēju mietiņu atkal, viņš izdega, ne? Tagad ir uguns ir daudz, viņš tur uzliec virsū un viss degs. Tā pieta daudz nerauga. Tā degšana.